Esmu no Liepājas puses, Dīmas liepainieks, un bāzējamies dotā brīdī ar šo mobilo skatu Olaņas novadā. Un šeit arī ir mūsu bāzes vieta, tāpēc mums dotā brīdī arī šeit bija iespēja, un vispārējais šeit arī iespēja ir viņu demonstrēt un uztaisīt šo video. Šeit mums top mobilā skatuve 6x5 metri. Un mūs var atrast interneta adresē www.mnm.lv. Mūs sazvanīt var par 286 1645 vai 264 999 88. Un arī sliktos laika apstākļos mums paglābs drošs, labs jumts. Kā ir drošība? Drošība šeit ir kaut kāds certifikāts? Viņiem obligāti ir certifikāts, viņiem nāk obligāti Vācijas CUF līdzā. Ja, viņš ir pārbaudīts, ja, viņiem ir certifikāti, visi viņi ir nocertifikāti, viņi savādāk vispār nemaz nedrīkst tirgot. Kā vējā šitie te dzelži kurās? Viņiem ir kā variants Liepāja. Liepājā, protams, vējš un tādā vējas krastā, jūras krastā, kur ir liela vējas drosme, viņš ir papildus vēl jāapsien ar trosēm pie zemes, jā, tur ir ar atsvariem pie zemes jānosien, lai viņi vienkārši vējš nepacien gaisā un neiemet jūrā iekšā pa visiem uģinām. Un viņš vējā, ja viss pareizi izdarīt, es problēmām vējā... Vējā viņš pēc problēmām stāv, tā kā piesiet, tā kā ierakst zemē, tā kā būtu uz pamatiem. Mums nav ne tikai skatu podesti
pakalpojums būs mobili skatuvi. Bet būs arī profesionāla apgaismas iekārta un profesionālā skaņas iekārta. Visu profesionālo skaņu rezultātu. Kāds ir tās vienas mačītes, tikai jumts, pieņemsim tikai jumts ar statīviem, vai ne? Tad tie podesti, tās prožektors, pastāst par to. Jumtu es sūtīju lētāk, tas iznāca visi pie šuvējā Latvijā. Tā, kad man bija gatavs fermas priekš skatos, un es zināju, kāds izmērs man būs, man Latvijā to nomērīja, to man Latvijā uzšuja, tas bija lētāk nekā Vācijā. Fermas es, protams, pirku Vācijā, kur maksā vismaz 1 metrs posms 4,34 FD 34 maksā vismaz 120 eiro metrā. Nerunājot par līkumiem. Galvas maksā apmēram kaut kādā gabalā kaut kur vismaz 1000 eiro. Podesti, ar lietotiem podestiem ir ļoti grūti, es viņus tomēr kaut kā grūtībām sameklēju, bet jauni maksā 430 eiro šķērveidīgie podesti. Bērnu konstruktors var taisīt, kā tu gribi, ar cik leņķiem un spuru pusi, kā augstums, platums, šķīvi, greizi, podesti regulēji. Un jautājums tā, man vairāk tagad izskatās, ka mēs atrodamies tādā tirgu, kur ir tirgu galdi. Īstenībā, kas šie tādi ir? Un kāpēc viņi ir tik kvalitatīvi? Viņi ir tieši domāti, viņi ir skatuvus podesti. Skatuvus podesti skaitās, vācu valodā ir... Tātad tas nozīmē tas, ka par kurien es varu staigāt? Jā, viņiem ir 750 kg uz kvadrātmetru celtspēju. Nu, izturība. 750 kg uz kvadrātmetru. Uz pus galdu šeit var stāvēt... Neliela zīlons. Jā, viena kāja zīlons. Un viņš var izturēt visu to, jā. Tā kā visi tie dzelži apakšā tik stipri uztaisīti, ka tur var dejot, tur var iet normāli lēkāt tautiskās dejas ar visiem atsitieniem. Kas vēl vispār ir palicis tagad? Uzliekam šo te? Uzliekam šito te, sasienam galvas kopā. Pēc būtības tas gan rīz arī viss, mēs tagad liekam slēdzam klāt, liksim uz tiem galdi materijas, kur tās galva liekam iekšā tumbas. Slēdzam klāt apatūru, slēdzam klāt vārds, elektrības slēdzam klāt un gan